Sveicināti! Šodien pievērsīsimies, Rīgas pašai sirdī, Vērmanes dārzam un, protams, Strūklakai. Klasika. Jā, klasika. Tā ir, vairāk nekā tikai dārza, rota. Daudziem tā ir, kā lai saka, gandrīz vai svēta tikšanās vieta. Tieši tā, visi zina to Strūklaku. Un mums te ir pieejami materiāli, kas diezgan detalizēti apraksta tās vēsturi, visādas pārvērtības. Tieši tā, tur ir ko parunāt. Tāpēc šoreiz mūsu šī iedziļināšanās mērķis ir atklāt tieši Vērmanes dārza Strūklakas stāstu, no sākuma līdz mūsdienām, un paskatīties uz tiem interesantākajiem faktiem. Jā, sāksim varbūt ar pašu sākumu. Kāpēc viņi tur ir? Jā, tieši. Kā viņi tur radās? Lūk, tā parādījās tālajā 1869. gadā, un, kas interesanti, sākotnēji tam bija arī tīri praktisks iemesls. Ak, ne tikai skaistumam. Nē, vajadzēja palīdzēt nosusināt to dārza daļu, kas tolaik bija diezgan purvaina. Strūklaka palīdzēja cirkulēt ūdenim. Saprotu. Un no kurienes tāda greznība nāca, paši taisījām? Nē, tā tika pasūtīta un diezgan tālu Berlīnē, firmā Ernst Buchholz & Hahn. Diezgan pazīstama savā laikā. Un oriģināli tā bija no cinka. Cinks. Tas nozīmē, laikam, diezgan trausls materiāls, vai ne? Ilgtermiņā. Jā, tieši tā. Bet tolaik populārs risinājums. Toties dizains bija bagātīgs. Esat noteikti pamanījis tās figūras pie pamatnes. Jā, tās ir diezgan izteiksmīgas. Kas tās īsti ir? Tā kompozīcija ir diezgan klasiska tam laikam. Tās ir 4 figūras, kas simbolizē gada laikus. Tur ir puika ar slidām ziema. Skaidrs. Tad meitene ar zieduvītni pavasaris. Peldētāja tādās vieglās drānās vasara. Un puika mednieks ar luku rudens. Viss komplekts. Jā, bet uzmanību parasti piesaista tā grupa pašā augšā, 2 zēņi, kas tur kaut ko rokās, vai vismaz turēja. Un te ir tāds interesants moments, jo izrādās, ka šī Rīgas Strūklaka nebija nekāds unikālais meistardarbs, radīts tieši mums. Tieši tā. Tas ir diezgan fascinējoši. Tā bija, kā lai saka, tipveida skulptūra. Tāds 19. gadsimta kataloga produkts. Nopietni, tā tad varēja būt arī citur. Un bija. Precīzi tāda pati kādreiz atradās Mariupolē, Ukrainā. Un, kas vēl interesantāk, Latvijā ir saglabājušās, māsas vai radinieces. Kur tad? Burtnieku mūžas parkā vēl šodien var redzēt gandrīz identisku kausu un tās pašas pamatnes figūras. Savukārt Ginteru mūžas parkā pie Jelgavas ir palikusi tikai tās zēnu skulptūra no augšas. Tas ir pārsteidzoši. Kā tāds masveidā ražots priekšmets kļūst par vietējo simbolu? Jā, laiks dara samu. Un runājot par detaļām, ir viena mīkla, kas nodarbinājusi prātus. Ko īsti tie zēni turēja rokās? Avoti ir nedaudz pretrunāini. Tieši tā. Es arī lasīju, ka tur ir neskaidrības. Gliemežvāks vai kas cits? Jā, tā ir interesanta lieta. Vecajos 19. gadsimta katalogos šo modeli sauc 2 zēni un gliemežvāks. Arī slavenā dārznieka Ferdinanda Reima zīmējumā un pirmskara fotogrāfijās tur ir gliemežvāks. Tātad vajadzētu būt gliemežvākam. Loģiski, bet ir 1771. gada gravīra, kas publicēta Rīgas almanāhā, un tur zēniem rokās ir pilnīgi nepārprotams strīžuburis. Ak, tad tomēr trīžuburis. Kā tad tā? Un ko likat, kad to atjaunoja? Šķiet, ka tā gravīras versija kaut kā ņēma virsroku, jo, kad oriģinālā cinka skulptūra jau bija stipri cietusi gan no laika, gan diemžēla vandālisma. Jā, tas cinks jau nav mūžīgs. Tieši. Un tad tēlniece Mirdza Lukaža, tas bija ap 1975. gadu, veidoja jaunu kopiju, šoreiz bronzā, un viņi izvēlējās ielikt rokās tieši trīsžuburi. Tātad, balstoties uz gravīru, nevis katalogu vai fotografijām, interesanti. Jā, tiesa tā jaunā versija bija arī nedaudz stilizētāka, un zēni tur kļuva kaili, atšķirībā no oriģināla, kur viņiem bija autiņi. Un kāda ironija pēc visām šīm debatēm? Gliemežvāks vai trīsžuburi šobrīd, ja es pareizi atceros pēdējo reizi, kad biju, tur rokās nav neviena, ne otra. Diemžēl jā, laiks nav bijis saudzīgs un acīm redzot arī cilvēki nevienmēr. Tas trīsžuburis ir pazudis. Tas cinka oriģināls laikam bija pārāk viegli bojājams, ja?
Jā, un vēl tāds kurjos fakts, kamēr notika šī restaurācija, kamēr oriģinālā struklaka bija demontēta, ap 1970. gadiem tās vietā īsu brīdi stāvēja pavisam cita skulptūra. Kas tad tur bija? Džemas Skulmes veidotā Zose ģimenes skulptūra, dažos avotos kļūdaini minēts Džems Budnieks, bet nē, tā bija Skulmes kompozīcija, tāds pagaidu risinājums. Zoses, Vermenītī Struklas vietā, tas ir labs. Un arī pats baseins, tas taču ir mainījies, vai ne? Jā, tas arī piedzīvojas pārvērtības. Sākotnēji tas bija veidots kā tāda dabiskas ūdens tilpas imitācija ar akmeņiem, augiem apkārt, romantiskāk. Un tagad? Vēlāk tas kļuva tāds, lakoniskāks, šaurāks, ar augstākām malām, līdz ieguva šo pašreizējo daudzšķauķiņu formu. Bija arī diezgan kritizēts mēģinājums to izflīzēt ar spilgti zilām flīzēm. Atraus kaut ko tādu, jā. Tas neizskaties pārāk labi. Tā kritiķi teica, vēlāk tās flīzes nomaskēja ar tādu pelēka akmeņa imitācijas apdari. Un kāds tad ir tas pašreizējais stāvoklis, balstoties uz pieejamo informāciju? Viņi vispār darbojas? Avoti liecina, ka situācija nav diezko spoža. Struklaka bieži vien nedarbojas vai darbojas tikai daļēji. Tās tehniskais stāvoklis ir slikts. Skumji dzirdēt. Jā, un īpaši skumji ir tas, ka lielākā daļa to mazo delfīnu figuriņu, kas kādreiz rotāja pamatni un no kurām arī smuki šļācās ūdens strūkliņas, tās ir pazudušas. Pazudušas? Kā nozagtas? Visticamāk, vienkārši pazudušas, tāpēc pat tad, ja ūdeni ieslēdz, tas vairs neplūst tā kā kādreiz neveido to pilno kompozīciju. Bet ir tomēr kāda cerība, varbūt šo Rīgas veterāni kādreiz savedīs kārtībā, atkal pilnā krāšņumā. Cerība, protams, vienmēr pastāv, tiek runāts par nepieciešamību to atjaunot, atgriezt to sākotnējos posmi un galvenais funkcionalitāti ar visiem tiem ūdens elementiem. Tas būtu lieliski. Un paralēli labā ziņa ir tā, ka tā otra Burtnieku muižas parkā esošā Struklas kopija tiek pakāpeniski atjaunota. Varbūt reiz varēsim salīdzināt abus dvīņus pilnā plaukumā. Tātad, rezumējot, šis Struklas stāsts ir kā tāds, neliels spogulis laikmeta griežiem. No masveida produkta līdz pilsētas simbolam. Jā, no gliemežvāka līdz trīžuburim un tad līdz tukšām rokām, piedzīvojot gan ropes, gan, diemžēl, arī nevērību. Tieši tā. Un tas liek aizdomāties. Neizbēgami. Plašāk par to, kā mainās mūsu attieksme pret publiskiem mākslas darbiem, pret pilsētvides elementiem laika gaitā. Jā, ko šīs konkrētās Struklas liktenes, tie kāpumi, kritumi, pašreizējais stāvoklis, ko tas mums stāsta? Par mūsu spēju un varbūt arī vēlmi rūpēties par savu kultūras mantojumu. Saglabāt ne tikai pašu objektu, bet arī tā autentiskumu, tā stāstu nākamajām paudzēm. Tas ir jautājums, ko, manuprāt, ir vērts paturēt prātā, pastaigājoties pa Vērmanes dārzu.